vakara un apsveicu visus jaunievēlētos ministrus jaunajā valdībā un uzsāksim oficiāli pirmo valdības sēdi. Un pēc protokola dodu vārdu valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Vakar ļoti cienījamā ministru prezidents kundze, cienījamās ministras, godātie ministri. Vispirms jau apsveicu gan Siliņas kundzi, gan katru no jums ar stāšanos pie ļoti atbildīgā darba, pienākumu pildīšanas. Un gribu arī izmantot šo iespēju un pateikt paldies arī Kariņa kungam un viņa valdības ministriem. Daļa no tiem ir šeit, daļa varbūt mūs klausās, par darbu un ieguldījumu mūsu valsts attīstībā un darbu un ieguldījumu mūsu valsts dabā. Gribētu arī teikt, ka sabiedrība šobrīd no mums visiem, no valsts prezidenta, no Saeimas, no ministru kabineta gaida darbu valsts labā, mazāk strīdus, vairāk lēmumus, gaida ātru rīcību daudz neatliekamu jautājumu risināšanā, mūsu valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanā, mūsu valsts tautsaimniecības attīstībā, arī mūsu cilvēkiem svarīgu problēmu, vai tie būtu elektroenerģijas tarifi, vai kredītmaksājumi, vai veselības un izglītības jautājumu risināšana, tātad visu šo jautājumu sakārtošanā. Un no savas puses gribētu teikt, aicināt un mudināt, ieklausīties ierēģņos, viņi dod jums padomus, bet pārvarēt to birokrātisko stagnāju, kurā, diemžēl, mēs esam pēdējo gadu laikā iestiguši. Mazāk procesa virzītu lēmumu, vairāk rezultātos, nepieciešamajā galīznākumā balstītu lēmumu. Tas ir tas, ko no mums visiem sagaida mūsu sabiedrība. Un visbeidzot, mans pēdējais novēlējums jums sākot darbu ir dodieties varbūt vairāk ārpus saviem kabinetiem, dodieties vairāk ārpus Rīgas, tiecieties gan ar pašvaldībām, gan ar savu nozaru, protams, iestādēm, uzņēmējiem, bet arī neaizmirstiet tikties ar cilvēkiem, jo bieži vien tas, ko viņi saka, vai tas, ko viņi jautā, kardināli atšķirās no tiem dokumentiem, no tiem ziņojumiem, ko jūs redzat. Tā kā vēlreiz apsveicu jūs visus, vēlu veiksmi, ceru uz ciešu sadarbību. Nebūs viegli, bet esmu pārliecināts, ka ik viens no jums strādās ar pilnu atdevi, pilnu atbildību, un, ja tā tas būs, tad arī rezultāti neizpaliks. Paldies valsts prezidentam par klātbūtni.